Hei, Laurī! Kā lai es nokrāsoju to jumtu? Kā plejā parādīšu. Pirmkārt, šodien tev tas neizdosies. Ir jāsagaida laiks, kad vismaz 4 dienas būs ārā saulīte un gaisa temperatūra vēl būs lielāka par 5 grādiem. Bet redzu, tev te ir kārtīgs daktaru komplekts. Pastāsti, kas tas ir? Šeit pa lielam ir pilnīgi viss nepieciešamais, lai varētu kvalitatīvi forši pārkrāsot jumtu. Jāsāk jau noteikti ir ar tīrīšanu. Penselī Peso speciāls tīrīšanas līdzeklis. Ar šo būs jāberž, un līdz ar to arī visas birstas izmantošanai, beršanai, noslaucīšanai, drāša birste, rūsas, naglu galvas, lociņu. Kad viss jumts ir tīrs un skaists, mazgājam parastu ūdeni, nomazgājam kārtīgi noskolojam. Pēc tam veicam gruntēšanu ar Rostex Super. Rostex Super ir pretkorozijas grunts, kas ir nepieciešams kā starpslānis, un šeit arī ir tas āķis. Rostex Super uzkrāsojam, krāsot virsū krāsu varēs tikai pēc 6 stundām, bet ne vēlāk kā pēc 3 dienām. Tas vēl noteikti jāņem vērā to tajā brīdī, kad veic krāsošanu, gan ar krāsu, gan ar Rostexu. Iesaku to darīt ar rotu. Ar olītes būtu pats pēdējais, jo ar rotu vienmēr mēs kārtīgi varam pierīvēt visas krāsas klāt. Lūk, un krāsošanai izmantojam pancerīmālī pēc nepieciešamības, cik labi sedz, 1 vai 2 kārtās. Protams, krāsošanai izmantojam labotu, kvalitatīvu, kurā daudz uzsūcās krāsa. Visi instrumenti savienojami noteikti ar šo. Negribam cīnīties ar mugursāpēm. Pa lielam tas arī būs viss, lai nokrāsotu jumtu.